Labdien, man prieks ar jums tikties. Gribu parunāt šodien par Ērika Berna 5 pamatīgo stāvokļiem no transakcijas analīzes. Es vienlaicīgi eju Facebookā un Instagramā, un man patīk, ja jūs piedalītos citā reizē šajā diskusijā. Ar jums komunicēt, aprunāties caur jūsu personīgiem piemēriem, kā var labāk izskaidrot teoriju. Tātad, par ko es šodien gribu runāt? Apzināta dzīvošana. Ko tas nozīmē? Pēc Ērika Bernas transakcijas analīzes mūsu psihe sastāv no 5 ego pamatstāvokļiem. Bieži varbūt esat dzirdējuši tādu iekšējo bērnu, kas notiek meditācijas, ir daudz iekšējiem bērnam. Es gribu dziļāk šo jautājumu iztirzāt, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc tas palīdz man sevi izprast, un kā, ja tas noder, tad arī jums tas varētu palīdzēt sevi izprast. Es uztaisīju tāds lēlīts, kas ir šie 5 ego stāvokļi, un to es uzliku arī uz to, ka mums ir evolūcijas gaitā, kā attīstījušās mūsu smadzenes no parastās nervu sistēmas, reptīļiem, kas ir mūsu smadzeņu stumbrs, saucamās reptīļu smadzenes, tādas, kas atbild par mūsu pamat instinktiem izdzīvošanas, un ir visātrākās. Viņas var pielīdzināt mūsu iekšējam bērnam. Un kāpēc vienmēr iekšējais bērns uzvar visos konfliktos? Tāpēc, ka tās visātrākās smadzenes, viņas atbild par drošību, par izdzīvošanu. Un nākošās smadzenes ir limbiskā, jeb zīdītā, jeb mērkaķīšu smadzenes, kas ir par evolūcijas laikā attīstījušās kā kolektīvs, kā sociāla grupa veidojās, kā bāds rūpējās par bērniem, par ģimeni. Un tās ir tādas, kā mūsu kontrolējušais vecāks, tādi no pieredzes izdalīti secinājumi. Un trešā smadene ir pers daiva, ja prefrontālā garoza. Tā ir visa jaunākā, un tā ir par loģiku, par analīzi, un viņai nav tas psiholoģiskais uzslāņojums, pareizi, nepareizi, viņa tā vairāk analizē pēc skaitļiem, pēc realitātes, kurai pateicoties mēs varam būt tādi adekvātāki, piemērotāki, reālāki, realitāti uztvert kā realitāti. Un tad man bija tāda metode, kā šos visus nosēdzināt pie sarunu galda, un lai vienotos. Tagad sīkāk pastāstīšu par iekšējo bērnu. Kā mēs varam atpazīt, kas tad ir iekšējais bērns? Iekšējais bērns tas ir tā, kā jau es teicu, mūsu senākā daļa, kas atbild par pamatu vajadzībām, par drošību, un ko mēs nokopējam no savas ģimenes, jau esot mammas muncītī, un arī tālāk attīstoties līdz kādiem 3 gadiem mēs skatāmies, kas notiek apkārt, un to visu nokopējam. Šī informācija var noderēt mums, kā arī vecākiem, kam ir maz bērni, jo mazāks bērns, viņam nav tā mūsu jaunākā pieredze daiva, kas atbild par loģiku, kāpēc bērns vispirms skrien un dara bez domāšanas, un mums mamām liekas, kā, es taču viņam vienreiz aizrādīju, otrais, trešoreiz aizrādīju, kā viņš var nesaprast, ka nedrīkst tur iet un nedrīkst to darīt un nedrīkst to, ka tas ir bīstam. Viņš nesaprot, tāpēc, ka viņam nestrādā loģiskā domāšana. Viņam nav tas sāk attīstīties no 4 gadiem līdz pat 18 gadiem pakāpeniski, viņa tikai sāk attīstīties. Un šīs iekšējais bērns ir par drošību, un vienmēr viņš uzvarēs. Piemēram, arī, kāpēc mums tas varētu būt interesanti, ja mums biznesā neveicās, ir bijušas kaut kādas represijas, izsūtīti uz Sibīriju, atņemti īpašumi, tad zemapziņā mums ir iesēdies, ka nauda ir bīstama. Un iekšējais bērns nelaidīs mūs pie tādām, teiksim, lielākām bagātībām. Katram tas var izpausties savādāk. Kā tas izpaudīsies? Tas izpaudīsies, es ļoti gribu, bet kaut kas vienmēr sanāk ne tā, kaut kas ne tāds, visādas pretestības sanāk, kaut kādi notikumi, kaut kas nesanāk. Tā ir tā, ka bērns uzvar vienmēr. Un bērnam palīdz vai labi vai slikti izanalizēt tas mūsu sarkaniņais, kritizējošais, kontrolējošais vecāks, kas izlaiž caur iepriekšējo pieredzes visu informāciju, mūsu gribēšanas, teiksim, un viņš ir tas, kas pasaka, nē, tas ir bīstam, nē, vai tas ir. Un ja viņš sāk
piebremzēt tā normas robežās, tad ir atbalstošais vecāks ar sirsniņu, kas atļaus, teiks, jā, ej, droši, tev viss sanāks, tu esi malācis, tad viss sanāks. Un šis zilais ir mūsu jaunākā smadzeņu daļa, tas, kas atbild pieaugušais, tādu šlipsītu biznesmeniņš, viņš tāds, tā, vai labāk atcerēties. Un viņš atbild par to loģiku. Jā, tagad bērns gribēja kaut ko, ja enerģija bērnam parasti ir tikai, viņš grib kaut ko jaunu, kaut ko grib, izgāja caur cenzūrām, kritiskais vecāks, nomierinājās, atbalstošais vecāks teica, jā, tev viss sanāks, un tad pie darba iet pieaugušais, kas iet un pēc plāna dara darbu bez kaut kādām pareizām, nepareizām, viņam ir skaitļi, jā, tur ir tas solis, tur izdarīšu to soli, izdarīšu šo, sanāks man tās. Un tādā veidā viņš darās, bet ja mums tā nenotiek, tad ir tas pārunu galds, varam apsēsties tie pie galda un padiskutēt, ko griba viena mūsu daļa, piemēram, es gribu iet uz kino, ko uzreiz saka kritizējušies, vecāks, ārā baigais pērkons, zibens negais, nevajadzētu iet ārā, atbalstošais teiks, man ir lietasargs, man ir labs apģērbs, varētu iet, tad pieaugušais ņem velka kurpes un iet. Un šeit var izdiskutēt tos jautājumus, ja tur ir sīkāk, es šoreiz tikai tā vispārīgi. Un es lasīju tagad grāmatu Keitas Brajans, kā viņai tas uzvārds bija pareizi, un viņai ir tāda metode, darbs saucās, kā viņa ar šo arī interesants viens, uzdodot 4 jautājumus, arī var panākt līdzīgus rezultātus. Un visas mūsu šīs daļas ir vajadzīgas. Viņas visas ir nepieciešams, lai viņas sinhroni sadarbotos. Iekšējais kritizējušais vecāks, viņš rodas no autoritīviem vecākiem vai skolotājiem. Viņš ir, kā viņu atpazīt, vienmēr vērtē, kontrolē, un tāds pareizs, nepareizs, slikti, labi tā. Bet tepat laikā viņš arī uztur kārtību un disciplīnu normas robežās, vai nu pārmērīgi, vai nu normas. Viņš arī aizsargā no riskantām situācijām, tur tas ir bīstami, bet dažkārt pārsvarā viņš ir ļoti aizsargājuši pārsvarā, jo kāpēc tas tā notika bērnībā, bērniņš, kad aug, kā jau es teicu, viņam nebija tā priekšējā pieres daiva, tā loģika, kas izdomā, un viņš caur to savu bērnības uztveri visus notiekošos kaut kādas aizrādījumus, vai ko viņš uztvēra to caur savām tām senākām smadzenēm, reptīļi, kas bija visātrākā, vienmēr kas nostrādās, pat ja jūs esat šofers un braucat, un uz ceļa kaut kas izskrien, tur nostrādā vispirms reptīļu smadzenes, domāšana tur pēc tam ieslēdzās. Un tā arī tas ir uztaisīts mūsu drošībai, tā arī tas ir izveidojies evolūcijas laikā. Un tas kritizējošais vecāks aizsargā, tur ir bīstam, bet ja tā pieredze ir bijusi, tur suns, viņš nākošais nesapratīs, vai tas ir labs suns vai slikts suns, viņš var pie jebkura suņa teikt, neaiztiec suni. Tur tas ir, ka tas mazais bērns nesaprata, vai visi suņi ir, vai tikai viens ir. Viņš vispārināja visi un ļoti vienkāršoja. Un tāpēc, ja mēs to neesam atraduši, izmainījuši, tad visā dzīvē tas mums traucē. Un mīnus tā tad viņam, tam kritizējušam vecākam, kas mums varētu būt interesanti, tu neesi pietiekami labs. Vai arī viņš kaunu sajūt, vainas sajūt, vienmēr kļūdies. Viņš slāp ērādošumu, nedara tā, tās ir muļķības, līdz ar to viņš to iekšējo bērnu, kam bija tā enerģija, nobremzē. Piemēram, ar tekstu tu neko nesaproti, kāpēc vēl tu to neesi paveicis, tu varētu būt līdzīgāks kādam tur labākam, tu esi tāds. Un tad tas kritizējušais vecāks hiperaktīvā stadijā, viņš izraisa trauksmu un paškritiku pārmērīgi. Un, ja šīs daļa dominē, tad cilvēks kļūst kontrolējošs un pasīvs. Bet viņam līdzās ir atbalstošais vecāks. Viņš ir balstās uz rūpēm, mīlestību, atbalstu. Tātad veicina emocionālā drošība. Es tevi mīlu bez nosacījumiem, tu ir labs tāds, kā tu esi, tu vienmēr dari vislabāko no iespējamā.
mudina rūpēties par citiem, vai tev ir nepieciešama palīdzība. Ja cilvēks atbild jā, tad palīdz. Ja mēs palīdzam visam skrienam palīdzēt bez atbildes, ka vajadzīga palīdzība, tad tas ir atkal pārspīlēts, tas ir atkal hiperaktīvs un ir glābējs un var aiz savas mīlestības nomocīt citas. Un šī daļa atbalstošais attīsta empātiju, līdzjūtību. Tātad, kā es teicu, pārmērīga aizsargāšana noved pie atkarībām un pašu upurēšanās. Es tev veltīju visu savu dzīvi, izdegšanu, var kļūt par mānīgo glābēju. Tātad es zinu, kā tev labāk atbildību, kā noņem no citiem, un tāpat laikā savu atbildībā dod kādam citam. Viss būs labi, es tev esmu līdzās, tādiem tekstiem viņš varētu atpazīt. Tu esi brīnišķīgs tāds, kāds esi, paņem šo, tev tas vajadzēs vairāk nekā man. Tātad, ja viņš ir harmonijā, tad līdzsvaru noturību. Un pārmērīgs traucē pašnoteikšanos. Un tātad pieaugušais ar šlepsīti biznesmeniņš mūžs, viņš ir racionāls, objektīvs, orientēts uz realitāti. Plusi. Problēma risināšana. Analizēsim datus pirms lēmjām. Viņam nav tā psiholoģiskā, emocionālā piesitiena. Ir dažkārt tādi biznesmeņi, kas ir vajadzīgs biznesā, racionāli. Nav tur, man tavu ģimeni svarīgāk par manu darbu, tur jau ir bišķiņi emocionāli izklāt. Bet pārmērīgi atkal otrā galībā vai iet. Viņam nav labi vai slikti, viņam ir tikai fakti. Un efektīvu komunikāciju viņš var vest pieaugušais. Mīnus ir augstums, emocionālās saiknes trūkums, jūtas nav svarīgi. Pieras daivai, šiem, kam dominē šis tips. Pārspīlēta analīze ir, jā, ir par daudz, nespēja izdarīt soli bez plāna, nedod brīvam bērnam vietu, kas ir radošs, kur ir enerģija, var noliekt intuitīvu vajadzību izteikšanu. Teksts kādu, piemēram, kādi ir pierādījumi, izskatās, ka šī pieeja visefektīvākā, lēmums jāpieņem balstoties uz loģiku, un neaizstājams ir konflikta risināšana, psiholoģiskais. Un kāpēc viņš ir ļoti labs? Jo varbūt esat dzirdējuši par Karpmanu 3-stūra drāmas 3-stūra, tur trūkst šis pieaugušais. Tur tikai pārējie citas smadzeņas daļas darbojās, un tur trūkst šis pieaugušais, kas ir izgājis ārpus emocijām, kas ir izgājis ārā tādā loģikā, novērotājs, mazlietiņš spējīgs, vēl ir mūsu apzinātā daļa, tāds metapozīcija, augstākais es, cik viņi sauc. Tas var visus šitos novērot, uz ko es arī virzu, kas man ļoti patīk, kur es redzu, kur ir izcinājums. Un, ja dominē cilvēks, var kļūt emocionāli atturīgs arī, ja šis vien dominē. Tāpēc, kā jūs teicu, viss ir vajadzīgi harmonijā. Mēģināt to normalizēt, var pēc savām pašjūtām, kā es jūtos. Pajautāt, ko es sajūtu ķermenī. Un tātad par brīvo bērnu parunāsim. Tāds taurinīts lidojošs, spontāns, radošs, brīvs, sabiedriskiem ierobežiem bez, piemēram, uz šodienas mums raidījumu. Mans brīvais bērns gribēja iet šodien izklaidēties, iet ēteram. Kontrolējošais vecāks saka, vai tu tur esi labi uzkrāsojusies, vai tu tur esi sabucējusies, vai tu zini, kā tur vispār darbojas tās pogas. Atbalstošais vecāks teica, ja nepabrojas nezinās, ja sāksim, iesim, darīsim, tad arī redzēsim, ko mēs nezinām. Pieaugušais teica, labi, ieslēgsim, paskatīsimies instrukciju, kur kādas pogas jāieslēdz. Un tā es esmu šeit. Brīvam bērnam radošums, spontanitāte, dzīves prieks, jo bērniem ir tikai enerģija un bērns tikai var priecāties. Atcerieties, šis neprot priecāties un šie vecāki arī neprot priecāties, limbiskā sistēma prot priecāties tikai bērns. Ko mēs varam paskatīties, piemēram, kā tas ir dabā. Dzīvnieks tikai baidās, tad, kad viņš reāli redz šīs briesmas. Un, kad briesmas ir aizgājušas, viņš viskienās, nopurinās, apguļās un vienkārši es esmu, es baudu. Viņiem nav tās, varbūt kaut kad tur kaut kas izskries. Tātad tikai iekšējais bērns ir enerģija viņam un arī viņš prot tikai priecāties.
Kāpēc vēl labi šo izprast un saprast, kurš jums dominē? Ļoti daudziem dominē tas kritizējošais, kontrolējošais vecāks. Tur nav prieka, tu nespēj izbaudīt prieku, laimes sajūtu. Viss ir, ja viss ir labi, savienojās un darbojās. Atvieglot stresu samazināšanu brīvajam bērnam. Tā tad ir mīnus, pārāk impulsīvs, viņš varbūt darīšu, ko gribu, sekas nav svarīgi. Nu, ja viņš uz ceļa sākšu braukt, kā es gribu, tad tas ir pārāk aktīvs, tā nedarīs. Nezina, kāpēc man jāpaklaus, kāpēc man būtu jābrauc pēc noteikumiem. Es braucu, kā es gribu, un tie mīnusi. Un var kļūt neatbildīgs par saviem gājieniem. Visu savās vietās. Vienmēr man neinteresē noteikumi, gribu justies brīvi. Hei, izgāzēsimies, braucam uz pludmali. Es tikai smējos, vai tu nevari izjust prieku? Nu, tie ir tie tekstiņi, kā varam atpazīt arī mazliet to iekšējo bērnu. Tātad iekšējais bērns, mūsu reptīļu smadzenītes, senākās smadzeņu neaizvietojam pašizpausmu, prieku, izjūtu, enerģijas avots. Ja pārspīlē, tad ir bazārs, hauss. Vēl iekšējais bērns var sadalīties tāds pielāgojušies, adaptīvais bērns. Veidojās, lai apmierinātu vecākus, klausīts, pārāk viņš ir paklausījis tos vecākus. Viņam nav bijis tas dumpinieks, viņš apslāpējas patiesās vajadzības, un pluss ir sadarbības veicināšana. Es darīšu to, ko saka. Viņš adaptējās, pielāgojas. Kompromiss, es nevēlos izcelties, bet attīstam kompromisu meklēšanu. Un tas ir tas veselīgā pielāgošanās. Kādi ir mīnusi? Pārspīlētā pielāgošana. Es sevi vispār nedzirdu. Man nav tiesības teikt nē, man nav tiesības dzirdēt, ko es gribu, un citi, ko saka, ir svarīgāk, un kas es tāds, aizmirst. Tas arī no vecākiem ļoti atkarīgs bijis. Cik vecāki teikuši, es labāk zinu, man viss labāk zināms, klaus man, tad rodās šie mīnusi. Pasīvi agresīvs labi, bet iekšēji dusmojās. Tā ir it kā viņš piekrīt labi, bet tā ir tā agresīva, ko parasti viņš vērš pret sevi pašu, kur arī var būt tās autoimūnās saslimšanas. Atkarīga no apstiprinājumiem. Mīnus tā tad ir, vai tu esi apmierināts ar mani, pajautās viņš vienmēr, viņam vajag no ārsta dzirdēt, ka viņš ir labs. Jo tāpēc, ka viņš ir pieredzis klausīties citus, nevis sevi, vai es esmu labs, viņš nezina. Viņš ir pieredzis sevi dzirdēt tikai pēc citu vērtējumu. Tas ir tas adaptīvais pielāgotētais. Teksta piemēri. Es vienmēr paklausīšu, lai neviens nedusmotos, varbūt man vajadzētu klusēt. Esmu gatavs upurēt savas vajadzības jūs labā. Tātad bieži saistās ar zemu pašvērtējumu, bailes no noraidīšanas, no kaut kā uzsākšanas. Var radīt emocionālu nomāktību. Ir tāds iekšējais bērns, tāds profesoriņš, intelektuālais bērns, kas arī ir savs veids pielāgošanās, kas pielāgojas tāds aizsarga mehānisms ir. Viņš spēlē gudro, izmantojot zināšanas, loģiku, lai aizstāvētos pret kritizējušo vecāku uzbrukumiem un kontroli. Bērns, piemēram, var atbildēt, vai zinātniski tas ir pierādīts. Plus ir attīst kritisko domāšanu, spēja argumentēt. Mīnus var kļūt par manipulatīvu. Es labāk zinu par tevi. Vai emocionāli atturīgs. Tātad dumpinieks, kas palīdz mums sevi sadzirdēt, ir saistīts ar pielāgoto bērnu reakcijas kontroli. Un tā ir daļa no adaptīvā bērna, kas sāk sev dzirdēt. Viņam ir aktīva pretošanās autoritātēm, noteikumiem, kritizējušam vecākam. Piemēram, pusaudžos tas ļoti izpaužās, kas lauž noteikums, grib neatkarību, bet arī viņš ir vajadzīgs. Ja, piemēram, es veikalā ieeju, gribu kaut ko pirkt, un man kaut ko grib iedot tādu, ko es negribu, dumpinieks pateiks, nē, es to negribu, es gribu to, ko es gribēju. Tātad viņš aizsargā individualitāti, savu pašnoteikšanos, mudina pārvarēt nevajadzīgu kompromisu, mīnus noved pie destruktīvas uzvedības, ja pārāk ir konflikti, pašiznīcināšanās, izolācija no sabiedrības. Tātad, ja mēs atpazīstam šos stāvokļus, mēs varam kaut ko ar to darīt.
Es nezinu, vai te ir kādi komentāri, vai te nav, vai te vispār kāds mani dzird vai nedzirda. Un te vispār kaut ko var. Tā, Instagramā redzu, ka Laila ir. Sveiki. Es nepaspēju uzreiz uz visiem. Kā jau teicu, pirmo reizi esmu ēterā. Varat uzrakstīt kādu komentāru, jautājumu. Instagramā ir tāda opcija, ka var pievienoties, un jūs varat izstāstīt kādu savu problēmu vai kādu savu šķērsli. Mēs varam paskatīties, kā tur var izsināt. Man šis variants vislabāk patiktu, kad mēs tādā veidā ar teoriju stāstīt, padalīties. Kaut kur Instagramā varēja, ja grib, kā tur bija jāpievienos. Tātad mans pieaugušais kārtīgi nav izdarījis mājas darbu. Kaut kā bija jāpieslēdzas, jums jau, kad vēlos pievienoties. Lai es te nemocītos vispār uzrakstīties, ja gribat, tad es pētīšu tālāk. Ja gribat nākt tiešā ēterā, ēters, es ceru, ka sagrabāsies, viņš paliks atklātībā, tātad, ja jūs piekrītat, ka jūsu dati paliek atklātībā, tad varat pievienoties. Tā, tad komentārus es neredzu ne Facebookā, ne Instagramā. Laikam pirmā reizē pietiek. Paldies, ja klausījāties, ja bijāt ar mani. Ceru, ka man izdosies kaut ko saglabāt. Un tad jau tikšanās manā nākošajā impulsā, kad es vēlēšos iziet ēterā.